Ну что ж, дамы и господа, кто там упал? мы рады приветствовать вас в этот замечательный и прекрасный день в самом красивом городе Европы, Риге. Cienījamās dāmas, godātie kungi, mēs esam kas? Šerloki, kas? Holmsi! Labdien! Visapkārt šajā brīnišķīgajā dienā! И, конечно, хочется поприветствовать королеву Елизавету. Аплодисменты королеве Елизавете. Karalienei Elizabetei. Королева, мы рады вас видеть. И давайте похлопаем. Бурные аплодисменты всем гостям, зрителям и артистам, которые сегодня участвуют в дне рождения Шерлока Холмса в Риге. Daudz joprojām nezina loģiku, kāpēc tieši Rīgā tiek atzīmēta Šerloka Holmsa dzimšanas diena. Kāpēc? Daudz to noteikti zina. Ka tieši šeit no 1979. līdz 1986. gadam tika uzņemts эпохальный сериалс. Расскажем немножко, кто мы. Я олицетворяю образ классического Шерлока Холмса из классических фильмов, рассказов и, скажем так, более классический, 19 век, начало 20-го. Es jau esmu jau no jaunā gadsimta, kurš gan nav redzējis jauno seriālu ar jaunajiem aktieriem spīdošiem Čamberlī, ja? Jā. Более новый, более модный, более продвинутый в техническом отношении Шерлок Холмс. Bet vēsturisko nozīmi nav zaudējis arī mans kolēģis. Arhaiskais Šerloks Holms. Но я считаю, что классика, она никогда не устаревает. Классика – это основа всего. Ну что ж, дамы и господа, мы рады приветствовать вам жюри. Пожалуйста. Tātad žūrijā Manos Hadzi Takis, lūdzu, kur viņš ir? Paceļam roku. Žūrijas pārstāvis. Aplaudēsim viņam. Guļ. Jevgenijs Šaparevits. Aplaudēsim arī viņam. Vladislavs Korjagins no Baltic Travel Group. Rudolfs Spots no vīriešu aksesuāru veikala Gentleman's Shop Spots. Pie karalienes. Nākamais žūrijas pārstāvis Arķums Kušiks, Spot kafē pārstāvis un īpašnieks. Valdis Kalnozols, uzņēmējs. Lapas ir jau samirkušas sniegā, daudz ko vairs neredz. Jevgenija Lisicina, muzikante, organizētāja, un Klērs Doils. Aplausi visiem! Ну что ж, Клэр Дойл приехала к нам из солнечной Великобритании. Это радует. На самом деле в Великобритании всегда солнце, у нас только идет снег. Starp citu, es paskatījos internetā. Laiks Londonā ir tieši tāds pats kā pie mums šobrīd. Arī, ja? Jā, tieši tāds pats. Ну, замечательно. Nav gan ziņots par sniegu. Ну что ж, в двух словах, что ждет сегодня нас? С 12 до 6 вечера в здании Большой гильдии, это совсем рядом отсюда, работает детская академия Холста. И там будет очень-очень интересно для детей от 6 до 16 лет. Tālāk, latviešu valodā. Tātad no 12 līdz 6 vakarā lielajā ģildē, tepat aiz stūra, Holmsa akadēmija bērniem, kur krimināla policijas speciālists stāstīs un rādīs par grafoloģiju, daktiloskopiju un par viltoto naudu. FX kolekts meistari stāstīs par kino spēcefektiem, plastisko grimu. Fizikas un ķīmijas nodarbības vadīs pedagogi no laboratorium. Daudz ko iemācīs Balss akadēmija un licencēts mācību centrs Lando. Potnieka Leontīna Cīruļa darbnīca darbosies, arī Cepures muzejs. Turpat darbojas retro fotosalons, varēsiet iemūžināt sevi skaistajos tērpos kostīmos un, protams, arī kafejnīca. Ну что ж, мы уже закончили рассказывать о сегодняшнем дне или что-то продолжим?